Piedod, Anna, man ir ļoti interesanti noskatīties spāņu motīvus vienreiz. Man ir ļoti interesanti noskatīties karstasinīgu priekšnesumu divreiz. Bet, ja es to redzu katru nedēļu, un tas ir faktiski viens un tas pats, piedod, man sāk kļūt garlaicīgi. Bet viņam ir taisnība par to, ka tu esi uzkāpus uz savas nišas, un tu nav viens nekā pārāk. Nu, tā ziņā tā taisnība, vai tas ir slikti, bet tas ir cits jautājums. Tieši tā. Tas nav Tā ir slikti. taisnība, bet būtībā tu... Tas nav slikti. Ne, tu esi viens cilvēks vienkārši, saprot? Es, piemēram, esmu no cilvēkiem, kas ir... Es esmu, redzi, tu esi vienkārši zaļa konfekta. Citi cilvēki, tev atvērš šo paciņu, tur nebūs pārsteiguma. Nē, tu esi sarkana. Saprot, atvērš šo paciņu, tu būs sarkana konfekta. Samantai atvērš šo paciņu, tur var būt sarkana, tur var būt zaļa, tur var būt lilā. Saprot? Bet tu vienkārši esi sarkana. Tas nav slikti, arī garšīgi. Nu, ja viņi ietur savu stilu, nu, katram mūziķim, jau arī populāriem mūziķiem, katrs mūziķis ietur savu stilu. Viens dzied džēzu, otrs dzied popu, cits dzied roku. Nu, viņš nelien citos lauciņos iekšā. Mums tā parasti ir. Nu, Anna, man liekas, ir daļai uz pareizā ceļa. Tu 5 minūtes atpakaļ runāji par to, ka tev ļoti patika mans priekšnesums. Bet Zaķīt, man viņš ļoti patika. Un tā tālāk. Tas nav runa par to, vai patika vai nepatika. Priekšnesums bija ļoti labs, bet tu vienkārši atkal dari to pašu, ko tu dari visu laiku. Visu laiku iet caur tas flamenko. Filtrē. Tu saproti, filtrē. Ko tev visu laiku saka cilvēki? Filtrē. Nē, saku, ka nē. Vienkārši... Bet tu tiešām esi pārāk, nu tāda, tu esi pārāk pašapmierināta. Tev liekas, ka viss ir tik ideāli. Tu nepaskaties no sevis. Bet tā ir, redzi? Tu pat nepieņem kritiku. Tu vienkārši laid visu cauri. Es nepieņemu kritiku? Jā. Tu uzskati, ka viss ir fail, ko mēs runājam. Bet apsveic, cik daudz cilvēku to saka. Bet pamainies, Anna. Nopietni, pamainies. Es tieši domāju, ka svētdienas. Tā ikdienā, nu es tādu Ko tu tagad runā? Bet tā taču ir. Ko tu tagad saki? Tāds vispār esi. Es pat tāpēc bišķiņ baidos no tevis. Vienu mirkli tas ir vienkārši... Tu tik ātri maini savas domas. Protams, viņa vispār, viņa ir no tādiem cilvēkiem, īstenībā es reti tādus saticis savā dzīvē. Varbūt pāris tādus, kuriem tu stāsti, bet viņi vienkārši pilnīgi laiž garām to, ko tu saki. Pilnīgi laiž garām. Un viņi ir tā, viņi zina, ka cilvēkiem tas patīk, viņus to iziet, un viņi ir vienalga. Nē, vajag paeksperimentēt kaut ko, bet nu ne tādiem pilnīgi pretējiem, kad viņi ir tāda ugunīga, un tad pēkšņi viņi vairs tāda nebūs uzies kā pelēkā pelīte. Nu, tā gluži nevajadzētu, bet nu, kaut ko mazliet vajag tomēr paeksperimentēt. Šonadēļ es nevaru pamainīties, un pat... Ne šonadēļ, bet vispār. Un tas nesanāks nekādīgi. Nekad nesanāks pamainīties? Nē, šonadēļ vispār. Bet es jau nesaku, ka tev... Šonadēļ būs... Es nesaku, ka tev šonadēļ... Mana sapņa piepildījums. Anna. Es dziedašu Riču ģimeni. Anna, es tev nesaku, ka tev šonadēļ ir jāmainās, viss kārtībā. Es arī nē. Es vienkārši saku turpmāk, kaut kad nākotnē pamainies. Labvakar, vai var palūgt interviju dzējā? Es redzu sāpes tukšumu nomāktā sejā. Es arī redzu atspulgs poglī tur lejā.